Baltkrievijā aizturēti 4 jaunieši no Latvijas. Ārlietu ministrija par to paziņojusi aģentūrai Leta. Savukārt jauniešu tuvinieki par notikušo ziņojuši Latvijas ārlietu ministrijai. Šobrīd informācija tiek precizēta. Kā liecina sociālos tīklos ievietotais video, jaunieši bija devušies uz festivālu Baltkrievijā, un viņu automašīnā atgriežoties mājās esot atrasta marihuāna. Līdz šim visi 4 ir aizturēti. Latvijas ārlietu ministrija stingri iesaka latviešiem nebraukt uz Baltkrieviju, īpaši tagad, kad šī valsts teritorijā ir pieaugusi Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku aktivitāte un būtiski pieauguši drošības riski atrodoties Baltkrievijā. Ceļotāji var tikt pakļauti Baltkrievijas varas iestāžu provokācijām un var tikt nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likuma pārkāpšanā, kā rezultātā tiks arestēti. Un šajā gadījumā Latvijas iespējas sniegt konsulāro palīdzību šādām personām ir ļoti ierobežotas. No 2022. līdz 2023. gadam Baltkrieviju apmeklēja vairāk nekā 206 000 Latvijas pilsoņu. 2023. gada oktobra beigās Latvijas ārlietu ministrijai bija zināmi 25 pilsoņi, kuri tika aizturēti Baltkrievijā, un tiem tika izvirzītas dažādas apsūdzības. Latvijas gāze piedāvā izpirkt savu mazākuma akcionāru akcijas par cenu 3,35 eiro par akciju. Tā ir vairāk nekā puse no pašu akciju cenas pirms mēneša, un neskatoties uz to, ka vērtspapīri gandrīz vienas nakts laikā kritās, Latvijas banka šo darījumu ir apstiprinājusi. Piedāvātā cena ir ļoti zema salīdzinājumā ar tās vēsturisko sniegumu un dividenžu ienesīgumu. Līdz šim par cenu aptuveni 10 eiro ienesīgums bija aptuveni 9 līdz 10% gadā. Pirms nedaudz vairāk kā mēneša 19. jūnijā Latvijas gāzes akcionāri nolēma, ka uzņēmums pametīs biržu. Akcijas vairs nevarēs brīvi pirkt vai pārdot. Šobrīd mazajiem akcionāriem ir divas iespējas – paturēt akcijas un rēķināties ar ikgadējām dividendēm. Otrs variants ir tās pārdot par 3,35 eiro. Šodien otrreizējā tirgu akcijas pērk par aptuveni 4 eiro. Vēl nav skaidrs, kā tieši Latvijas gāze pazudīs no Latvijas biržas. Daugavpils iedzīvotāji un viesi ļoti aktīvi izmanto sabiedrisko transportu, tramvajus un autobusus, lai pārvietotos pa pilsētu. Tas patiesībā ir ērti, jo transports kursē diezgan bieži, un ar tā palīdzību jūs varat nokļūt jebkurā mikrorajonā. No 1. marta vienreizējās braukšanas biļetes cena palielinājās no 70 centiem līdz 1 eiro. Taču uzņēmuma Daugavpils satiksme vadība pārskatīja mēneša biļešu cenu politiku. Mēneša biļetes, respektīvi, ir būtiski ievērojami ekonomiskāks risinājums pilsētas iedzīvotājiem. Tātad pirmkārt mums reiz jāsaka, ka parēķinot elementāri, cilvēkam iegādājoties mēneša biļeti, brauciena cena pēc būtības paliek iepriekšējā. Tātad šis braucienu skaits, salīdzinot ar izcenojumu, saglabājās praktiski tas pats, kas bija līdz cenu paaugstinājumam. Tajā pašā laikā tas ir arī zināms komforts, jo cilvēkam nav jādomā par līdz paņemtiem finanšu līdzekļiem, respektīvi skaidra nauda, ar ko būtu jānorēķinās sabiedriskajā transportā. Viņš uzrādot šo mēnešu biļeti, izbauda komfortu, braucot neierobežotu skaitu, izvēloties gan vienu, gan otru transporta līdzekli pilsētas sabiedriskajā transportā. Ir arī videi draudzīgs risinājums. Izmantojot ikmēneša biļetes un retāk izmantojot automašīnu, cilvēki var palīdzēt samazināt gaisa piesārņojumu un mazināt satiksmes sastrēgumus. Statistika liecina, ka aktīvākie mēneša biļešu pircēji ir seniori. Sabiedriskā transporta mēneša biļetes var iegādāties no katra mēneša 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam. To var izdarīt autoostā biļešu kasē numur 4. Darba laiks ir no 10. rītā līdz 7. vakarā. Jūs varat maksāt vai skaidrā naudā, vai arī ar kredītkarti. Pieaugušie Daugavpils satiksmes sabiedriskajā transportā var iegādāties caurlaidi pie konduktoriem, un šajā gadījumā norēķināties var tikai skaidrā naudā. Tāpat braukšanas biļetes no katra mēneša 22. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam pieejamas biļešu kasē blakus uzņēmumam 18. novembra ielā 183. Tā atvērta darba dienās no 9 rītā līdz 6 vakarā, pusdienu pārtraukums no 1 līdz 2, kā arī sestdienās no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienā, pusdienas no 12 līdz 12:30. Šajā gadījumā jūs varat maksāt vai nu skaidrā naudā, vai arī ar kredītkarti. Sīkāk uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv. Šodien jebkuras skolas status ir atkarīgs no skolēnu skaita sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā.
Tagad lauku skolās 4. līdz 6. klases plūsmā jābūt vismaz 30 skolēniem, 7. un 9. klasēs vismaz 45, bet vidusskolā vismaz 60. Ar pilsētas skolām viss ir nedaudz sarežģītāk. Tātad minimālajam skolēnu skaitam vidusskolā jābūt vismaz 120 cilvēki. Tas ir vismaz 20 cilvēki vienā klasē. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 2024. gada sākumā šiem kritērijiem valstī neatbilda vairāk nekā 70 vidusskolas. Skolēnu piesaiste skolai ir problēma, kas ir katras pašvaldības atbildība. Tā Preiļu novada pašvaldība nolēma izmaksāt stipendijas skolēniem, kuri izglītības turpināšanai izvēlējās kādu no Preiļu novada vidusskolām. Preiļu novada pašvaldības noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. septembrī un jaunajā mācību gadā attieksies uz skolēniem 10. klasē, bet turpmākos gados pamazām arī 11. un 12. klases skolēniem. Stipendijai varēs pretendēt 10. klašu skolēni, kuri centralizētajos eksāmenos saņēmuši vidējo baļļu skaitu jeb 30%. Turklāt tiks ņemts vērā vidējais baļļu skaits citos mācību priekšmetos. Students, kurš saņem stipendiju no Preiļu novada pašvaldības, saņems 35 eiro mēnesī, ja viņa vidējais vērtējums priekšmetos iepriekšējā semestrī nebija zemāks par 7 ballēm. Un 50 eiro, ja viņa vidējais vērtējums priekšmetos iepriekšējā semestrī nebija zemāks par 8 ballēm. Stipendija tiks piešķirta vienam semestrim un izmaksāta reizi mēnesī. Šobrīd Preiļu novadā ir 3 skolas, 2 vidusskolas un 1 gimnāzija. Grīvas poliklinikā darbu sāks 2 jauni ārsti, kuri bija Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijāti. Viens no speciālistiem ir audiologopēds, kuram pēc studiju beigšanas jāstrādā vismaz 3 gadi, un vēl poliklinikā darbu sāks arī radiologa asistents. Šogad Augšdaugavas novads izsludinājis pieteikšanos pašvaldības stipendiju konkursam 2024.–2025. mācību gadam. Tas darbojas līdz 31. augustam. Konkursā var piedalīties pēdējo kursu studenti. Vienlaikus Daugavpilī šoruden pilsētas zobārstniecības klinikā darbu sāks 2 ārsti, kuru apmācību apmaksāja pilsētas dome. Viņi specializēsies jauno pacientu ārstēšanā. Šobrīd zobārstniecības apmācības programmas ietvaros Daugavpils finansē vēl 8 jauno speciālistu apmācību. Jau šogad tiks uzsākts projekts, lai uzstādītu piepūšamo kupolu virs futbola laukuma stadionā, kas atrodas Jaunforštatai pie draudzīgā aicinājuma vidusskolas. Par to pēc tikšanās ar Latvijas futbola federācijas prezidentu Lišenko kungu paziņoja pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Projekts tiks īstenots 2 posmos. Pirmais ir sagatavošanās, kad būs jāsagatavo pamatne paša kupola nostiprināšanai. Tad uz ziemu būs tehnoloģiskais pārtraukums, pēc kura nākamā gada pavasarī tiks uzstādīts arī pats kupols, izbūvētas ģērbtuves un veikti apzaļumošanas darbi. Šobrīd jau ir izsludināts iepirkums par būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvdarbiem pirmās kārtas ietvaros. Futbola federācija finansēs kupolu uzstādīšanu, pilsēta maksās tikai par pamatu izbūvi un ģērbtuves izveidi. Vienlaikus izsludināts iepirkums par Aveņu un Rēzeknes ielas savienojuma projektēšanu autostāvvietas izbūvei. Pēdējā laikā Daugavpilī un tās apkārtnē arvien biežāk notiek pārdroši noziegumi. Viens no tiem noticis sestdien, 27. jūlijā, Augšdaugavas novadā. Tā valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa darbinieki saņēma informāciju par notikušu ielaušanos. Cietusī, dzimusi 1985. gadā, pastāstīja, ka viņas dzīvoklī izlaužot logu iekļuvusi nezināma persona un nozagusi dārglietas un 3 zelta stieņus. Materiālie zaudējumi sasniedza 10 500 eiro. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.